Šobrīd atrodamies pie Ladstedta Rapida sējmašīnas. Šī konkrētā sējmašīna mūsu saimniecībā kopš iegādes brīža aptuveni varētu būt nosējusi, tā reiķinājām, uz 10 000 hektāriem. Mēs ar analogiem neesam tā aizraujušies, pārsvarā mēs ar orģinālu detaļām. Tas tomēr pārliecinoši un ir pierādījuši uz lauka un funkcionē. Ir varbūt atsevišķas lietas, kas attiecās uz gultņiem, un mēs esam spēlējušies, provējuši, kas un kā. Pārsvarā, jā, orģināli detaļas. Manā gadījumā par šiem te analogiem gultņiem grūti spriest. Katrs jau meklē to ceļu, varbūt kurā brīdī varbūt izdevīgi. Mums tas bija vairāk zināšanu pēc. Jā, ja runa iet par gultņu kvalitāti un alternatīvu vai oriģināls, ļoti iespējams, ka varbūt pat esam procesā atgriezties pie oriģinālām detaļām. Šīs te maratona eceļas, par viņām iepriekš tā baigi neko es nezināju. Bet Ladstedta pārstāvi ieteica pamēģināt, kā arī iedeva vienu salīdzināšanai uzlikt uz sastāvu. Protams, sezonas laikā savs rezultāts bija ātri vien jau manāms atšķirība, kā funkcionē šīs te maratona zars un kā mēs iepriekš tām klasiskajām, kā mēs braucām, kā viņi uzvedās. Bet ņem vērā, kad mums sezonā vidēji grozās tā līdz 1000 hektāriem. Tas ir pavasars, rudens kopā skaitot. Ja? Tad jau pēc pavasara nosētā jau bija daļēji manāms, kad šiem te klasiskajiem zariem daļa jau no zaru galiem jau bija nodilusi. Ja? Tad attiecīgi jau rudens sējumā jau varēja, jau sākoties rudens sēja, jau pēc cik tur tiem hektāriem jau bija, kardināli zari jau bija klasiskie nodiluši. Šiem tas iedalums bija tieši metinājums, kur ir virsū šis te sakausējums. Ja? Tad tas bija tikai sācis. Par pilnu komplektu iegādi tas lēmums varbūt nenāca tā strauji. Ceram uz to, ka izpildīs to manu vēlmi uz vairākām varbūt sezonām, ne tikai uz vienu. Protams, ņemot, cik tas apjoms ir jānosēj, visticamākais, ka tā būs. Un attiecīgi samazinām izmaksas, lieku skruvēšanos un tomēr cik proporcionāli, cik maksā šis te klasiskais zars un šis zars. Šķiet, ka ar šo mēs tomēr varētu būt arī ieguvēji. Kopumā par šiem gadiem es teiktu, ka ir uzlabojusies. Es esmu iepazinis Ladstedta cilvēkus, viņi ir iepazinuši mani un tā sadarbība tiešām ir ļoti veiksmīga. Ļoti patīk arī tas, kad ir komunikācija, tāpat rīkotie pasākumi, plašsaziņu līdzekļos, ir sociālajos tīklos, ir daudz informācijas pieejams, kā arī ir šie te informatīvie materiāli, kas ir drukas versijā. Ja šīs zemnieks vēl nelieto Ladstedta produktu, tad visticamākais, jā, varētu ieteikt, rekomendēt. Un, protams, ja viņam kāds no Ladstedta produktiem ir, bieži vien ir tā, ka jau ir gatavi noslēgušies iegādāties arī citu produktu no šī valsts.